Mēs to atdevām vienai meitenei. Viņa lika starp lapām laikā aust, un tā vienmēr, ja nesau starp sniegiem, tan starp lapām kaut zeguzes balss, ej kā apmātejs, tātad kā brīvais. Garām uzrakstiem tirgus un cirks, aligali un šeika vietā, vienu zeguzes balsi pirkt. Ja meitene paraustīs plecus, tad tu nepaliec ilgi vairs tur, nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē naivais kuku.